kas šeit atnāca un tie, kas klausās, es novēlēšu jums jaunā gadā, lai jums jaunā gadā prieka eņģelis vienmēr ir blakus. Lai jaunā gadā prieka eņģelis vienmēr ir tev blakus. Lai tavas dienas ir baltas un domas, lai tev ir gaišas. Lai sapņi piepildās un skumjas atkāpjas. Lai nākamā diena ir labāka par šodienu. Bet šodiena ir labākā diena, kas ir bijusi. Negribās forši. To esi uzvarētais. Tev viss izdosies. Ziniet, ka tu esi uzvarētais, tev viss izdosies. Un tu visu vari. Visu vari. Es vienmēr pats sev tā saku. Es kā esmu, redzēju, likās, ka es neko nevaru. Mātiņš aizbrauc uz šito Skotiju. Es nebiju šitos visu darījis. Pats sāk darīt un aizmirst tikai to vienu lietiņu, bet sanāca salikt visas no tās kameras un visu saspraust. Es pat nezinu, kuras carumas es tā propelēju pats vēl. Tā tad var, ja grib var, pareizi. Var. Cerams, ka uzfilmēšu visu labi. Jā, būs viss labi. Nu jā. Jā, šodien mēs parunāsim par dažām lietām. Par dažām lietām, kas ir ļoti svarīgas, man tā šķiet. Pirmā lieta, kas tev nepieciešama, lai tavu dzīvi izmainītos. Es tev pateikšu, kas tā pa lieta. Vai gribi zināt? Jā. Tu zini? Jā. Es nosaukšu to lietu tā. Apzinies savu glābšanu. Apzinies savu glābšanu. Ziniet, kā ir bijis, es ar Dievu esmu īstenībā kāds 10 gadus, esmu kā pie Dieva nācis. Kad es pārstāju dzīvot to grēcīgo dzīvi, un kad es nācu pie Dieva, ka nožēloju grēkus, pieņem Jēzu, pagājuši bišķi vairāk kā 10 gadu. Nu, es tik precīzi tur var 11, 10 vai 12, un tā aptuveni 10 gadiem pagājuši. Un es piedzīvoju dažādas krīzes, domāju, ka viss ir tik labi. Arī krīzes ir piedzīvojis. Un kad es sāku sludināt, tieši kad es sāku sludināt, es nevis sāku tēvs kā Ansels kaut kur sludināt vai tā, bet es gāju pa ielām sludināt. Es biju citā draudzītē, un tur mums bija tā, gāju pa ielām, mēs cilvēkiem stāstīju par Dievu, par Jēzu. Cilvēku uz ielas nožēlo grēks, pieņem sirdī Jēzu. Mums tā bija draudzītē. Un es arī gāju un sāku sludināt, un zinu, kas bija mani tie tā garīgā pasaule reāli, un dēmoni, kas ir, šeit, dēmoni, saprot, ir garīgā pasaule, ir labie gari, ir svētais gars un ir ļaunie gari, kas grib iztraucēt, kas cilvēkiem pienes sliktas domas, kas izjaut grib tavu laimīgo dzīvi, kas grib izpostīt laulības, kas grib sabojāt cilvēku dzīves, ļaunie gari, jo garīgā pasaule reāli, un tie dēmoni stājas man pretī, saprot, stājas man reāli pretī, kad es sāku sludināt. Un es arī sapratu, kad es šeit, kad atvēru šeit draudzi, kad mēs atveram, neauga tā draudzi, nenāk cilvēki. Un es saprotu, zinu, kad viņi sāks augt, un kad sāks vairāk cilvēku nāk, tad, kad mēs tos dēmonus uzvarēsim. Saprot, šeit, saprot, kamēr tu neesi ticis galā ar to garīgo pasauli tiem dēmoniem, kas šeit virs mūsu draudzes, virs Rīgas, virs Latvijas valda, tu nevari, tev nekas neaugs, draudz neaugs vienkārši. Un viņi zina, ka tie dēmoni ienāk arī caur cilvēkiem. Tieši viņi darbojas reāli caur cilvēkiem. Pareizāk mēs zinām. Cilvēku aprunāt, cilvēku kritizē, cilvēku slāvu sliktumēs, stāsta visu, ko sliktum, un tas viss atspoguļas, un cilvēki vienkārši nenāk, jo cilvēkiem slikts informācijas, bet tas viss tā, bet tā ir demoniskā garīgā pasaule, kas ir jāuzvar, vienkārši viņi jāuzvar. Un tad draudzes sāks augt, jo mums jācīnās šajā garīgajā pasaulē, jāsakauj šie dēmoni. Un, kad mēs uzveiksim šos dēmonus, sāks arī augst draudzi. Un saprot, un tie dēmoni, kas saprot, arī valsts līmenī. Tas jau nav tikai tev draudzi, tas ir valsts līmenī. Kāpēc daudz cilvēku nenāk pie Dieva, saprot?
Tāpēc, ka ir dēmoniskais tronis, ka viņa vara ir šeit virs pilsētas, virs valsts, pareizi? Tu jau zini, kā ir bijuši daudzās pilsētās, tur Kolumbijā, kur cilvēki ir narkomāni, pilni, visu pilsētu, tur visu. Un kad uzvarēja to garīgo pasauli, uzvarēja tos dēmonus, tad cilvēki dzīves pilnīgi izmainies tajā pilsētā, ne? Atceries? Pat burkāni sāk lielāk augt. Viņam tāda sāka labība apkārt, auglīgāk, bija zeme auglīgāk kļuva. Pareizēji, skaties tās filmas par atmodi, tad daudzas valsts. Āfrikā es zinu, kad cilvēki, tu tie burvisti, zini, tās raganas tāds kalduņi, zini, nav redzējuši filmas. Un, kad viņi tiek sakauteni pilsētā, tu cilvēki nāk pēc tam pie Jēzus, kamēr tā ragana nav sakaut, kamēr viņi tā, tikmēr cilvēki nevar nākt pie Dievu. Un mums ir pilns ar šiem zilnieku saloniem, paskaties, viss spēļu automāts, zāles, tas viss ir demoniskā pasaule, tas viss ir tas cilvēks, tas cilvēki neļauj nākt pie Dievu. Pilnu lielveikala cilvēki, viņam nenāk uz baznīcu, viņi iet tur visas savas darīšanās. Un tāpēc es saku, kā es jau teicu, bez Jēzus visi cilvēki iet uz eļu, ar Jēzu visi iet uz debesīm. Un tā, diemžēl, ir. Bet tie dēmoni iesatriec. Un tad, tikai tad, cilvēki nāks pie Dieva, atgriezīs no grēkiem. Tikai tad. Jālūdz, ir daudz jālūdz par pilsētu, par valsti. Tas viss ir īstenībā nopietni. Ziniet, ka šitie visi te tās automāts zāles un tās, kur ir spēļu automāti visi tie. Cilvēki dzīves reāli izpoz, zini. Viņi visu naudu cilvēki tur pazaudē, viss izjūg ģimenes, viss šitie, ar narkotikām, ko cilvēki, es arī man tā bijis, un es zinu, ar alkoholismu cilvēki aizrāvušies, un tā, ka tas viss ir demoniskā ietekme uz cilvēkiem, cilvēki nevar nākt pie Dieva. Un katrā līmenī mums jāsaprot, ka mums pašiem jāiziet caur šiem pārbaudījumiem. Pašiem jāiziet. Un viņi visu laiku tie pārbaudījumi ir. Un ļoti smagi. Un ja tu sāc sludināt, ja, un sāc cilvēkiem stāst par Dievu, es jau jūs negribu iebaidīt, bet īstenībā tie pārbaudījumi ir lieli. Un spiediens ir liels, pareizāga. Un spiediens liels. Viņi tev negrib atstāt. Dēmoni cilvēks negrib atstāt, viņi negrib padoties. Bet es tā reizēm bijis, man reizēm ir tāda balss iekšā ausī čukstējuši, tās nav no Dieva. Saprot, viņi man teikuši, tas ir, var teikt, sātans, viņš man teicis tā, ja tu pārstāsti, tad sludināt, pārstāsti cilvēkiem liecināt, pārstāsti veidot kaut kādas draudzes, cilvēkiem stāst, tu mierīgi varēsi dzīvot. Tev neviens neaiztiks. Mierīgi dzīvot. Normāli cilvēku dzīvi tu dzīvos. Ko tu te trako? Pārstāj sludināt un viss normāli dzīvos. Nekādas bēdas tev nebūs. Normāli dzīvos. Viņš tā saka. Velns nāk ar mazu domiņu. Ar mazu domiņu. Bet es saprotu, ka man jānoturās. Es nevaru padot. Un es viņam saku pretī. Es vēl vairāk sludināšu. Ja tu man tos teiksi, es viņam atbildēju, es vēl vairāk sludināšu, un vēl vairāk. Un redzēs, ka šogad vispār daudz sludināšu. Katru dienu iešu sludināt, un cilvēks glābs Dievam. Tāpēc es arī sapratu, kāpēc nekas nenotiek, ka mēs neesam uzvarējuši demonisko pasauli. Mums ir jācīnās ar viņu. Mēs viņus uzvarēsim. Jo viņi viņi grib it kā mums pienest kaut kādu, pirmā brīdī kaut kādu labklājību. Zin kā, nav ievērojuši, ka daudzi arī mācītāji dzīvo mierīgi dzīvi. Viņi iekārtojuši labu savu dzīvi, viņi saņem labu algu, brauc ar labu mašīnu, brauc uz kurortiem. Viņiem dzīve sakārtot. Bet, ziniet, ko? Viņi ir padevušies. Viņi ir padevušies pie dēmoniem. Viņi nespēja noturēt un izturēt to. Un tāds ir vairākums cilvēki. Un arī, ja es arī kaut te nebūtu neviens cilvēks zālē, es vienalga sludināšu. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka to, ko tu esi iesācis,
to tu nedrīkst apturēt. Zini? Atpakaļ ceļā vairs nav. Saka, viss tilti ir nodedzinātais muguras. Viss. Tu ej atpakaļ, tu krīt, aizvē un beidz. Un gatavs un par galam. Es zinu cilvēks, kas gribējuši aiziet prom no visu to, viņi aiziet vispār. Pakarās, cits aiziet vispār. Viņam tāda uzbrukuma pēc tam ir, viņam viss dzīve sabrūk uzreiz. Ja arī Lauriņa teiks, te neviens nav, ko te atnācis te spēlēt, es vienalga sludināšu. Kaut būs pilnīgi tukšs zāle, kaut nebūs neviens cilvēks te. Es sludināšu līdz, kamēr es šeit dzīvoju uz zemes. Un es to darīšu. Un Sātans man teikt, ko grib, jo šārāk man teiks, lai es nesludināšu, vairāk sludināšu. Man cilvēki kād teiks, ka lai es vai nesludināšu, vairāk sludināšu. Bet viss jau uz labu un beigās es iziešu caur tam pārbaudījumu un es sakaušu tos Sātanu, tos dēmonus un cilvēki nāks pie Dieva. Mums jau tagad brauksim talsiem, viena sieviete arī griba, ne? Pie mums braukt. Vēl cilvēki grib, kas nāk. Un būs viss. Un es būšu traks sludinātājs. Es zinu, ka es būšu traks. Es esmu izsaucis un es neatstāšu. Man cita dzīve nav. Es citu dzīve nezinu. Man cita dzīve. Es tur sports paskatos, tur basketbolu un tā, bet pārējais man viss ir šeit, man tas ir sirdī. Bet reizēm tiešām iekšā sāpes, šausmīgas sāpes. Reizēm ir tumsa, veidojas apkārt, tev veidojas tumsa, un tu gribi visu pamest. Nu, tā iekšā gribi visu pamest, bet saproti, ka nevar. Tu pat dzirdi tiešām konkrēti Sātana balsi. Viņš ir pārstājis sludināt. Nu, viss beigsies, viss tev būs labi. Viss mierīgi dzīvos, normāli cilvēku dzīvi. Un priekš kam tev tad viss tas vajadzīgs? Priekš kam? Nu, normāli. Priekš kam tev tad viss tas filmēs, puķīts aizies uz mežu, kaut kāds dzīvnieciņš. Nē, es sludināšu. Es runāju, jo es zinu vienu lietu, kāpēc es to daru. Ziniet, kāpēc es to daru? Es jums pateikšu. Kāpēc es to daru? Lai salaušu tā Sātana ietekmi. Jo daudz cilvēki ir, es ir daudz cilvēks, arī citās draugas, ko es biju novērojis, kad viņiem sākās spiediens par Ezaiga, sākās viņa dzīvē spiediens, problēmas, viņi atkāpjas. Par Ezaiga un neiet vairs uz draugus. Ne jau daudz visi, bet daudz pazūd un dzīvo it kā normālu dzīvi, dzīvo normāli. Bet pēc tam vairs 73. salmā ir uzrakstīts vai izlasīt, kāds gals viņus sagaida. It kā viņi normāli pārtikuši cilvēku dzīvi dzīvo, varbūt tas pat pirmā brīdī. Kāds gals viņus sagaida? Ziniet, kāds viņus? Un arī bieži vien ir, kad tu sludini, es redzēju, arī cilvēki saceļas arī, saceļas pret to cilvēku, saceļas vīrs, citam atkal sievas saceļas, negrib, ka viņš tuvinieki saceļas, vai tuvinieki sevišķi, vai tuvinieki darbvietās saceļas. Bieži vien cilvēki pat nauda nav, jo viss nauda aiziet, viss šitējās lietās, viss apkārt juceklis, apmūsums cilvēku dzīvēs. Un iekšā tāds spiediens, un cilvēki atkāpjas. Un cilvēki neiztur to. Visi rādinieki slikti pa tevi sāk runāt pēkšņi. Agrāk bija narkomāns, jo es viss kaut kā normālāk runāju. Kā sāk sludināt, viss no tevi man ne jau visi ir, kas ne, bet daudz pilnīgi novēršos. Man māsīts vispār, man nezinu, ne vēstules rakst, ne visi izgājuši no draugiem, no Facebook ārā, kur neviens negrib man dzirdēt. Kaut es ir pats izmainījies, reāli izmainījies. Es biju pelēks, melns un bez zubiem. Es pats izmainījies. Viņi nepieņem mani. Viņiem patīk labāk, es biju narkomāns laiku. Es nezinu. Īstenībā, Aiga arī nepieņem daudz radinieku. Mammai prastu Bībeli lasu, viņa saka, es ābolus lasu. Nu tā ir. Es lasu tukšās pudeles. Ja, bet tāpēc es to runāju, ka es pats izgāju cauri ļoti stiprē tai krīzei, kad es sāku tur liecināt, sludināt uz ielām. Nu, bieži arī tagad nāk visādas uzbrukumi. Bet es sapratu, ka šai kalpošanai jāmaksā cena. Un es vēlāk jums pateiktu, kāpēc tas ir tik svarīgs, pēc tad runāju. Saprot, lai virzītos šis svaidījums. Zini, kad te sludini, es tā sludinu, uz manīm ir svētā gara svaidības. Jūs jau nejūtat varbūt pašā. Es pats jūtu ļoti. Es tad runāju, ja? Man liekas, es pats nerunāju, bet kaut kas caur manīm runā kaut kādā cita. Es gribu klustinu muti.
Svētības, Dieva spēks, Dievs runā, saprot? Un saprot, šī svētījumā, kad tu sludini runā, ziniet, ka cilvēki tiek dziedināti. Es pats redzēju no dažādām neārstējumām slimībām, no vēzi. Un es saprotu, lai cilvēki arī tiktu dziedināti, tev jāmaksā cena. Jo nāk tas spiediens virsū. Un reizēm taču nav iespējams pat izturēt. Jūs jau domājat, ka tā viegli ir, tas viss nav. Tā garīgā pasaule reāli, dēmoni darbojas spēcīgi. Dēmoni darbojas, ļaunie gari darbojas. Bet gribās palīdzēt cilvēkiem, un tad klausieties uzmanīgi. Es prasīju Dievam reizi. Bija tā, es pavadīju laiku ar Dievu, es te lūdzu, un lasu Bībeli mājās, un tāda istabiņas lūdzu Dievu, ja? Un es reizē prasīju Dievam, vai viss, ko es daru, ir kāda nozīme tam visam. Es tā vienkārši paprasīju. Vai es daru viss, vai es satikšos ar tevi, Dievs, viņam prasīju, tā runāju. Vai es satikšos vai nē? Vai tas viss ir par tukšo, ko es daru? Es viņam prasīju. Man ir jāzina, es ar tevi satikšos, Dievs, vai nē? Vai es vispār kaut ko te muļķības kaut kāds daru? Es gribu taisni zināt, es viņam teicu. Satikšos ar tevi vai nē? Man precīzi jāzina. Ja es to nezināšu, es nevarēšu tālāk iet. Es sabrukšu un visu saku. Es gribu kalpot tev un viss, bet ja es zinu, ka es nezināšu konkrēti un precīzi un tieši, ka es ar tevi satikšos, man nebūs spēka. Man kalpot. Es gribu mierīgi dzīvot arī. Pats jau iekšā gribu mierīgi dzīvot. Es gribēju reizēm, visu gribas arī pamest. Gribas dzīvot tā, kā visi citi cilvēki dzīvo. Kā daudz mācītāji dzīvo. Jo es tiešām reizēm tā ka nevar izturēt. Bet man jāzina, es teicu, Dievam, man jāzina uz 1000%, es var teikt 100,000%, man jāzina, vai es satikšos ar tevi vai nē. Es tā prasīju. Ziniet, ka Dieva var runāt. Ne jau tu viņu dzirdamā balsī, bet iekšēji tu dzirdi. Un stāvēja teica Dievam, un vienā brīdī man Dievs, Dievs man teica. Nedomāju, ka man kaut kāda šizofrēnija, ka es dzirdu kaut kādas balsis. Nē, reāli, iekšēji Dieva balsis dzirdēju. Dievs man teica, tu satiksies ar mani. Pēc tam, kad šī zemes dzīve tev beigsies, viņš teica, tu satiksies. Un zini, man visa dzīve no to, ka es to sapratu un apzinājos, ka es to pieņēmu, ka to es sadzirdēju, mana visa dzīve momentāli izmainījās. Viņš teica, bet velti man savu dzīvi. Viņš teica, tu ar mani satiksies, bet savu dzīvi velti man. Velti savu dzīvi kalpošanai. Izej cauri visiem šiem pārbaudījumiem, viņš teica. Dievs teica, ja tu atdosi man savu dzīvi, un ja tu nodzīvos ne tā kā pasaulē, tā kā parasti cilvēki dzīvo, ja tu atdosi sev pilnībā, tu upuriesies sev manas labā, savu dzīvi atdos man, tev jāzina, tu ar mani satiksies. Ziniet, tu sapraties, zini, ko tas nozīmē, satiksies ar Dievu. Tu dzīvos mūžīgi. Tev gala nebūs tavai dzīvei, tu saproti? Tavai dzīvei viss gals vairs nebūs. Tad zemes dzīve beidzās un viss tu cauri. Ja tu satiksies ar Dievu, tu dzīvos mūžīgi. Mūžus, miljoniem gadu. Tas jau nav tā kā miljoniem. Un satikšanās, viņš teica, būs. Un tajā brīdī man Dievs atklāja visu, kas ir bijis no paša sākuma. Viņš man visu izstāstīja, kāpēc tas tā ir. Viņš man visu izstāstīja, kā viss tas ir. Viņš man atklāja. Es sāku lasīt Bībeli arī, to es biju lasījis, un viņš man runāja un atklāja. Un viņš teica, ka Dievs, viņš pats teica, es izveidoju šo pasauli. Viņš teica, es izveidoju. Viņš parādīja visu to vēsturi, kā viņš izveidoja. Un viņš teica, kā viss te notika. Kā Ādams krita grēkā un caur to Ādamu grēka krišanu ienāca lāsts. Paudžu lāsts. Ziniet, ka uz visiem cilvēkiem ir paudžu lāsts. Piedzīves cilvēks, viņam ir uz viņu lāsts caur Ādamu grēku. Un mēs visi cilvēki atrodamies zem šī lāsta. Bet, kad atnāca Jēzus, viņš salauza Ādama lāstu.
Jēzus salauza Ādama lāstu. Zini, Jēzus tas ir viss. Pats galvenais garīgajā pasaulē. Pats svarīgākais. Viņš ir visa sākums un gals. Zini, ka Jēzus jau bija pirms tam, kad viņš te piedzima arī Marija. Viņš jau bija pirms tam. Viņš ir radītājs, visas zemes radītājs. Viņš nāca vienkārši iemājot cilvēku, bet viņš ir viss Dievs, viņš ir Dieva dēls. Viņš viss radīja. Bez viņa nekas nav radīts, kas šeit ir. Viss caur viņu ir radīts. To Bībele saka. Un kā atnāca Jēzus, viņš salauza Ādama lāstu. Un caur viņu mums ir dota glābšana, mūžīga dzīvība, caur Jēzu. Bez Jēzus neviens cilvēks netiek mūžībā. Bez Jēzus neviens cilvēks nevar tikt izglābts. Bez Jēzus vispār mēs par Dievu neko nezinām. Jēzus ir Dieva atklāts. Bez Jēzus nevar cilvēks būt izglābts. Bez Jēzus viens cilvēks neiet uz debesīm. Caur Jēzu visi iet uz debesīm. Bez Jēzus visi iet uz ēlu. Visi cilvēki kā viens. Tu ir labs, tu ir vispār var dzīvot pilnīgi godīgi. Ja tev nav Jēzus, Jēzus ir vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība. Viņš ir vienīgais dzīvības. Viņš tik dod dzīvību. Viņā ir glābšana. Caur viņu ir glābšana. Un Dievs man to parādīja, ziniet? Dievs man to parādīja. Un es apzinājos to, ka es esmu glābts mūžīgai eksistenci. Un ziniet, ka tas viss izmaina. Ka tu to pieņem šeit iekšā, sirdī, savā garā, viss izmainās. Tāpēc, ka es zinu, ka tagad es dzīvošu mūžīgi. Jūs saprotat, tev vairs nav bail. Tu gribi dot dzīvi Dievam, tu gribi glābt cilvēks, tu gribi iet un tev nav kauns sludināt par Jēzu. Tev nav nēti no tiem cilvēkiem. Tu zini, ka tu dzīvos mūžīgi, ka šis zemes dzīve tas tikai mazs laiciņš. Ir mēs ar mūžību. Kas ir tas? Tas jau tikai tāds īsts laiciņš. Cik ātri paies? Man jau ir 50. Cik tev vēl nesenais bija tagad tu pat disenītēms, ka tik ātri iet tās dienas. Aiga arī saka, mēs nesen iepazināmies, jo cik jau 10 gadi būs pagājuši drīz jau. Mēs nesen tikai iepazināmies, liekat. Tik ātri iet tās laiks, jūs pat nezinu, un paies tā viss. Dzīve. Nav ātri, jūs vecāks cilvēks, nav ātri, nav pagājis ātri viss dzīve. Ir ātri pagājis. Jā, ir. Nu, tā jau parasti ir bērnībā, un ātrāk jauniešā, kad izaug tā it kā normāli, pēc tam bērni ģimeni problēmas vairāk, tas var brīnāt pa kruvāju, pēc gadu. Un saprotu, ka, bet pats galvenais, mums saprast, ka dzīve uz zemes nav beigas. Tu zini, cik forši, ka nav beigas. Un mums būs satikšanās ar Jēzu. Un mēs dzīvosim mūžos bez gala. Miljonus gadu. Iedomājies, miljonus gadu. Un tam nekad nebūs beigas. Iedomājies, tu dzīvos, un nekad tev nebūs beigas tavai dzīvē. Bet vai neapliks? Ko? Tu taču būs brīnišķīgi. Es tev pastāstīšu. Un tā ir reāla dzīve. Garīgā pasaule ir reāla. Un Jēzus ir reāls. Viņš ir dzīves. Ziniet, Jēzus ir dzīves. Muhameds ir miris. Tas islāmā Dievs, Muhameds, tas ir, kas viņa sūtnis. Muhameds ir Allaha, viņiem ir Dievs, islāmiešiem Allahs Dievs, un viņa sūtnis Muhameds ir miris. Tas, saprot, viņš nav dzīves, viņš ir miris, viņš kapā. Kā bija šeit budistu Dievs, Buda arī ir miris, ziniet? Bet Jēzus ir dzīves. Ziniet, ka Jēzus nav kapā, viņš ir augšām cēlēs. Jēzus ir dzīves. Ziniet, Jēzus ir dzīves. Jēzus ir dzīves. Un Jēzus ir reāls, viņš ir dzīves. Viņš ir dzīves miesā, saprotiet? Viņš ir dzīves miesā, kuru mēs varam satvert ar rokām. Kur mēs varam... Jēzus jau nav kaut kā garīgs. Jūs domājat, ka Jēzus ir tāds garīgs, ka tu tur... Paskaties, kaut kur tur izstāv. Jēzus ir... Viņu tur pienāk pataustīt. Satvert ar rokām. Viņš atrodas citā pasaulē. Saprotiet? Tur ir cita planēta, kur ir Jēzus. Par to ir rakstīts Bībelē. Tur ir ielas no zelta. Iedomājies? Tur ir mājas, tur ir koki augi. Tā ir pasaule, tā ir līdzīga mūsu pasaulē, kas šeit līdzīga. Mūsu pasaulē, kas šeit, bet labāk. Tā ir pilnīga un tā ir brīnišķīga. Stādieties priekšā, tā ir konkrēta vieta. Fiziska vieta. Jūs domājat, ka mēs tad kaut kā garīgi, tur eņģelīši kaut kā tur lidināsimies. Nē, garīgi.
fiziski, tu būsi cilvēks. Fiziski, tā kā Jēzus. Stādies priekšā, tā ir konkrēta vieta, fiziska vieta. Tā ir reāla planēta, kur tagad dzīvo Kristus, Jēzus Kristus, kur dzīvo debes tēvs. Tur ir svētais gars šeit uz zemes, Jēzus ir debesīs tēvam te labās rokas. Ilasiet Bībelē, te rakstīts. Mēs būs kopā ar mūsu ģimeni? Ja viņi būs ar Jēzu. Jā, ar katrs visi, kas būs ar Jēzu. Mēs par to runājam, tie būs. Bez Jēzu nebūs. Ja viņi nepieņems Jēzu, viņi nebūs. Es to sapratu. Un tad es varēju izturēt šo spiedienu. Kad es to sapratu. Un es spēju pēc tam cīnīties ar tiem ļauniem gariem. Es spēju savu dzīvi nolikt uz šo altāru. Spēju nolikt. Un es sapratu, ka īsta kalpošana Dievam nozīmē upurēt. Atdot viņam savu dzīvi. No kaut kā atteikties. Kaut ko pazaudēt. Sapratu, kaut ko pazaudēt. Ka tev kaut kas varēja būt, bet Dievu tu to pazaudēt. Ne jau tā pazaudēt, bet vienkārši tu atdod Dievam. To Dievu lietai atdod. To lietu, ko tu varēji iegūt. Varbūt kaut kādu labu mašīnu, vai kas tu paņēmi. Nopirkt dārgu kameru. Vari nopirkt mašīnu labi, bet tu nopirkt kameru, lai varētu šeit filmēt. Tu zaudē pat savu komfortu. Zaudē pat var mieru zaudēt. Pazaudēt savu dzīvi, jo Jēzus teica. Jēzus teica, bet kas savu dzīvi zaudē manis dēļ, tas to iemantos. Nav tā Bībelē rakstīts. Mateja evaņģēlis 10.3.9 rakstīts. Bet kas savu dzīvi zaudē manis dēļ, tas to iemantos. Kas savu dzīvi manto, tas to zaudēs. Tie ir Jēzus vārdi. Tā kā es sapratu, ka jāaiziet līdz galam, līdz tam punktam, ka es sapratu, ka katram cilvēkam jāaiziet līdz tam punktam, ka viņš sāk apzināties savu glābšanu. Katram cilvēkam jāapzinās. Tas, ka tu pateici, ka tu esi glābts, tas vēl nenozīmē neko. Tev jāapzinās, ka tu esi glābts. Tev jāapzinās, ka tu būsi mūžīgi ar Jēzu. Tev jāaiziet līdz tam punktam, ka tu apzinies savu glābšanu. Ka es vēl nebiju apzinājies, man bija tādas problēmas. Bet, kad es apzinājos, tagad man pilnīgi cita dzīve, es laimīgs, es staroju. Man nekādas problēmas vairs neuztrauc. Es tur varu satrakoties, tur kaut ko izdarīt, apgriežās, pielūdz Jēzu, piedod man, Jēzus asins viss man nomazgāt, Jēzus man piedod, un es kā dzīvoju, es zinu, ka es viņu būšu mūžīgi kopā, šeit ir īslaicīga dzīve, man nav ne uztraukumi, ne bēdas, Un es saprotu, ka es tagad varu atdot savu dzīvi kalpošanai Dievam, cilvēku glābšanai un evaņģēlijas sludināšanai. Un es saprotu, ka to no manis sagaida Dievs, to viņš sagaida. Viņš vēlas, lai mēs veltam visu savu dzīvi viņam uz 100%. Uz 100%. Viņš teica, Bībelē rakstīts, viņš teica, kas man seko, bet nenes savu krustu, tas manis nav vērts. Nevar tā kaut kā? Tur rakstīts tā. Nekur rakstīts. Mateja evaņģēlija 10.38 rakstīts. Un kas savu krustu neuzņemas un man neseko, tas manis nav vērts. Tā rakstīts. Daudz cilvēki iet pa tiem platiem vārtiem, zini, pa platiem vārtiem. Ir tā, ka daudz iet pa platiem. Bet Bībelē rakstīts, ieite pa šauriem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu. Un daudz ir to, kas par tiem ieiet. Bet šauri vārti un šaurs ceļš, kas aizved uz dzīvību. Un maz ir to, kas to atrod. To teica Jēzus. Šauri vārti, šaurs ceļš un maz cilvēki, kas to atrod. Un daudz aiziet cilvēku uz pazudināšanu. Nav tā. Izvērt ar lielveikalos, paskatīt, pilns ar cilvēku. Nav baznīcā. Neviens nav baznīca. Ir baznīca arī cilvēki, bet daudz ir lielveikalos. Viņi vispār nenāks nekad pagaidā vēl ne, bet viņi nāks vēl. Bet pagaidā viņi nenāk. Viņi iet pa plato ceļu, kas aiziet uz pazušanu. Un daudz arī pat kristieši to nav sapratuši. Jo viņi nav sapratuši, ka šī zemes dzīve ir īsa. Un viņi nav pilnīgi nodevušies Dievam tāpēc. Bet mums ir jāapzinās, ka mūžīgai dzīvei ir nozīme. Un ka mums jānododas Dievam. Un mūsu dzīve mainās, kad mēs kalpojam Dievam. Lauriņa kalpo, viņai dzīve mainās, viņa kalpo Dievam, slavēt. Dievs paceļ, un ziniet, ka Dievs pieceļ tavu pasaulē, šajā pasaulē. Saprot,
Dievs tev dos labkārt, Dievs tev pacels, Dievs tev dos prieku, Dievs tev dos izdošanos, Dievs tev dos laimīgu ģimeni. Ziniet, ka apprecās divi kristieši. Viņi ir tik laimīgi, viņi nekad nešķirsies pirmkārt. Nekad. Es no aiz nekad nešķirsies. Jūs varat pasaules princeses stāvēt blakam. Es priekos un bēdas, es Dievam pateicis apsolis, es būšu kopā ar viņas. Līdz nāvam mums šķirs, kamēr šī zemes dzīve būs, mēs visu laiku būsim kopā. Protams, arī debesīs, bet šeit zemes dzīve, visu laiku mēs būsim. Man vienalga, kas var notikt. Es nešķiršos. Pirmkārt, man ir dievbijība. Un otrkārt, es apzinos Dieva gribu, un tā ir katram cilvēkam. Saprāt, cik forši. Iedomājieties, kad apprecīs Dievu cilvēki, ticīgi cilvēki, viņiem nav jāuztraucas par kaut kādām laulības pārkāpšanām, kaut kādiem sāņas soļiem, par kaut kādiem. Viņš var draudzēties un mierīgi un neuztraukties. Saprāt, viņš ir piedzīvs no augšana, viņam ir Dieva gars, viņu ved tur, kur vajag. Viņš ved uz mūžību. Un jo pats galvenais ir mūžība. Zini, kas ir pats galvenais? Apzināties, ka mums dzīve ir mūžībā. Un Jēzus mums parādīja šo mūžību. Un otrs, kas ir, tas ir pirmais pats svarīgākais. Un otrs ir svarīgākais. Mums jāapzinās citu cilvēku glābšanu. Tu jau nevar izglābt un tādu baigi priecīgais, bet tev ir arī jāglāba citi cilvēki arī. Tur ir tas, tagad sākās problēma. Pats es izglābs viss forši, jā, viss tur, bet tagad ir vēl viena lieta jādara. Lai saprastu dzīves jēgu. Kāpēc tu sludini? Kāpēc es šeit sludinu? Es gribēju no sākuma, es nevaru saprast, kāpēc es vispār sludinu. Zinu, uzdot jautājumu, kāpēc es sludinu. Un es gribēju arī precīzi zināt, kāpēc es šeit sludinu. Un vienā dienā man viss nāca apgaismot, kāpēc es sludinu. Es gāju pa lielu veikalu Alfa gāju un skatos uz cilvēkiem. Skatos uz tiem cilvēkiem, kas tur viss, kā parasti. Viņus pēt un skatos. Un redzēju, tik daudz cilvēku, un es gribu saprati, ka visi tie cilvēki dodas uz ēlu. Visi! Izņemot tos, kas tur daži tie kristieši, varbūt tos jau arī tu pazīsti. Pārējie visi. Un visi tie cilvēki dodas uz ēlu. O, Dievs, mans brālis arī, es vakarā mammai saku, man mamma jau ir ar Dievu, es saku, tie, kas cilvēki ar Jēzus to, tie dodas uz debesīm, tie, kas bez Jēzus, tie dodas. Mamma saka, tu tik nesaki savam brālim to. Viņš būs dosmīgs. Cilvēki nepieņem un viss. Un viņam to var stāstīt, viņš netic un nepieņem un viss. Man brālis tāds ir. Viņš dzīvo normāli, palīdz mamma. Viņš nav slikts cilvēks. Viņš varbūt tas daudzās ziņā labāks nekā es. Viņš mammai tur mās malciņu un palīdz. Bet Jēzus, viņš ne, un ticība, ne, un viss. Viņš dodas uz elti, saprot. Un es tā staigāt, un es sapratu, viņi tagad cilvēki dzīvo, un pienāks brīdi, ka viņi dzīve pārtrūks, un viņus paņems dēmoni, un viņi aizies uz ēli, uz mūžīgām mocībām. Tāpēc, ka tā evaņģēlija sludināšana, ko es te sludinu, nav viņas aizskāras. Bet es gribu sludināt, lai cilvēks kāds dzird, internetā klausieties, kaut kur klausieties, lai dzird. Es iešu uz ielām un sludināšu. Aiziešu pie šito te rīdī veikalu, tur romanču kancelu un sāku sludināt. Man neatcietinās. Jā, sākšu. Tas ir svarīgi. Saprotu, ko es tad pateikšu, tas ir ļoti svarīgi. Jo, kad tu satiecies ar cilvēku, saprotu, kad tu satiecies ar cilvēku, uz ielas satiecies ar cilvēku, un kad tu viņam sāc sludināt evaņģēliju, zini, kas notiek tajā brīdī? Daina, zini, kas notiek, kad tu satiecies ar cilvēku un sāc sludināt? Viņš tā sūta uz vietu. Zini, ko man atklāja Dievs? Nē, pagāja Dievs, klausies, kas tajā brīdī notiek, kad tu sludini evaņģēliju? Svētais gars, iet cilvēku sirdī, iet iekšā viņa garā. Tu sludini. Un no teviņ svētais gars nāk caur tevi un iet arī cilvēkā. Iekšā viņā. Iet arī cilvēkā. Un zini, kas notiek? Un cilvēks piedzīvs no augšas. Cilvēks piedzīvs no augšas. Caur tavu evaņģēliju sludināšanu. Cilvēks piedzīvs. Svētais gars, kas ir debes un zemes Dievs, iemājo cilvēku sirdī. Iedomājies, pats Dievs iemājo cilvēkā. Es jums tur izstāstīšu, kā tas viss ir.
Jo Dievs radīja cilvēku, zini, un cilvēks iekšpusē, ziniet, cilvēks iekšpusē ir brīva vieta. Zini, cilvēkam, kad Dievs radīja cilvēku, viņam ir brīva vietiņa cilvēkam. Tā ir noslēpumaina vieta. Jūs paši jau tā nezināt. Un ja mēs pārgriežam cilvēku, kaut kādu noteikti nelēms, kad mēs pārgriežam cilvēku, to vietu neatradīs. Tā ir tāda slepena vieta. Un tā vieta saucas gars. Tā ir domāta garam. Un šo vietu pēc Ādama krišanas grēkā ir ieņēmušas dēmoni. Ir ieņēmuši to vietiņu, to vietu, to brīvo vietu, ieņēmuši dēmoni. Un viņi tur ir atmetušies, saproti? Un kad tu sludini evaņģēliju, kad tu sāc sludināt, tu atgriez to vietu Dievam, saproti? Tu pasaki, Sātan, izej ārā no to cilvēku, Jēzus vārdā. Pazūdi, vācies ārā no to cilvēku. Viņš iziet ārā un ieiet. Un saka, Sātais gars piepild viņu ar savu. Piepild, Dievs piepild viņu. Un ieiet Dieva gars cilvēkā. Un notiek vislielākais brīnums, kāds var būt. Un tas ir pats lielākais brīnums. Kāds vien var būt šeit uz zemes. Dievs apmetas un iemājo šajā cilvēkā. Pats Dievs. Kad tu pieņem Jēzu, kad tu nožēlo grēkus, Lauriņ, tevi iemājo Dievs, svētais gars. Un viņš sāk tavu dzīvi vadīt. Nevis te dēmoni, tev vairs neinteresē pasaules tās kārības, tev vairs neinteresē tu tās izklāja tādas, kas, pasauli, tev vairs neinteresē tur šnabīši. Nē, es jau nesaku, ka tev kādreiz ir interesē, bet tev viss izmainās, pilnīgi. Tu piedzīvst, jauns radījums. Viss, kas ir bijis pagājis, viss tad ir tapis jauns. Tu esi jauns. Mana vecā dzīve izbeidzās. Kad es pieņēmu Jēzu, es no rīta pamodos. Tas ir brīnums vispār. Es biju narkomāns 15 gadu pēdējais pelēks, bez zobiem, mutē, acis iekrituši. Cilvēka līkuma gāja. Tu nevari iedomāties. Pieņēmu Jēzu dienā. Es atceru, Dievs, kungs, ja tu esi reāls, ja tu esi tā, kā rakstīt, kā cilvēki runā, kā viņi tas saka, es teicu, ja tev tāds esi, es tev ticēšu un kalpošu visu atlikušo dzīvi, ja tu izmainīsi manu dzīvi. Es tā teicu. Es nezināju, vai viņš man izmainīs, bet es tā teicu. Es īsti pat neticēju, bet es teicu, ja tu man izmainīsi dzīvi, es tev kalpošu visu atlikušo dzīvi. Un kā tikai es no rīta pamodus, man katru rītu ir viss pelēks. Es paskaties pa logu, viss pelēks, tāds tumšs krāsas, un tas nav kāds slikts garstāvoklis tumšs. Ka tev ir slimība, kāda nav tāds tumšs un nepavatojies kāds sastrīdies. Nav kaut kāds tumšs apkārt tāds slikts. Tajā dienā, es aizmirsu pat, kad es biju tur iepriekšējā dienā baznīcas, es pamostos, pieeju pie loga, saule tik spoži, es nebiju tāda saule redzēt, zaļa, zāle, debesis tik dzīdras, zilas un iekšā. Pilnīgi cits cilvēks, pilnīgi jauns radījums. Iedomājies, ka iemājo tev Dieva gars, svētais gars. Tas cilvēkam ir vajadzīgs, tas ir vajadzīgs. Un ziniet, padomājiet, kad cilvēks mirst. Ziniet, kad cilvēks mirst, kas notiek? Es esmu painteresējušies, kas notiek. Ko viņš dara, kad cilvēks mirst? Slimnīcā, kad cilvēks ir vecs, vai nav vecs, vai slims, ko viņš mirst, ko viņš dara? Viņš sāk sapūt. Aiga, tu zini, pagaid, viņi jau zina, tas bija. Viņš nesauc tajā brīdī draugus. Viņš nesauc draugus. Viņš neprasa dot, lai viņam dot glāzi šnabu. Viņš neprasa, lai viņam nodzied kā dziesmiņu. Viņš nesauc pēc psihiatra. Zini, ko dara cilvēks, kad viņš mirst? Zini, ko viņš saka? Ko tu teici, kad tu mirno? Ko tu izsauc? Es mācītāju. Jā, ir cilvēks, kam mirst noskīši. Zini, ko viņš dara? Ja viņš ir pie pilnas saprašanas, viņš sauc priesteri vai mācītāju. Jebkurš cilvēks. Viņš ir pie veselas saprašanas. Ka viņam ir nost, reāli. Viņi sauc mācītāju pareizticīgo. Jā, tāds liels ar Bībeli atnāca tāds mācītājs. Bija? Bija.
Viņi nezināja, Dievu nezināja, viņi bija pilnīgi neticīgi. Un izsauc mācītāji, mieru nost un izsauc mācītāji. Un es, kā mieru nost, es jums pateikšu, es mieru nost vairākas reizes, man bija, ka tas narkotika lietoja pārdaudzies. Man mamma, viņa tā drusīgi tic, es skatos, atverās durvis, nav mācītāji naktī. Es guļu uz miršanu, pēkšņi atverās nāk 2 mācītāji. Visu laiku man celts mācītājs. Es pat, viņi tur runā, es nebiju pilnīgi neticīgs, es neticu, man visu laiku mācītāji kaut kur visu laiku man radās. No mammas viņas aicināja, viņi nesauc ne psihiatris, ne tur tāds, viņi savu mācītājs uzreiz. Un kad tā mīra nošitā, kā bija tā Inta Fogela, tu zini? Viņa izsauca uz slimnīcu. Viņa, kad bija kliniskā nāve, viņa atgriezās, viņa izgājusi ārā no ķermeni, viņa bija kliniskā nāve, viņa atgriezās ķermenī, dzīvoja, un viņa teica, es vairs negribu atgriezties tur, kur es nonācu, kad es izgājusi no ķermeni ārā, no tās garas, kad izgājusi, un viņa izsauca mācītāju, viņa izsauca savu mammu, visu nokrita uz ceļiem un skaitīja tēvreizi, visu slimnīcā izsauca mācītāju. Arī tā, viņa arī bija neticīga, pareizēga. Un pieņēma, un nožēloja Gregs Infogeli, ka es esmu žurnāls sapirkoju. Reāli cilvēki ir tā. Tā viņš ir, kad cilvēks mirst. Viņš sauc mācītāju. Tāpēc, ka pats galvenais tajā brīdī, zini, kas ir pats galvenais tajā brīdī, kāpēc to dara cilvēks? Tajā brīdī pats galvenais, lai cilvēks ir glābts. Viņš iekšēji, cilvēks zina, ka viņš nomirs, viņš aizies kaut kur, ne tur, kur vajag. Es, kam ir no slimnīcā, man bija sirds slim, ja? Es biju es vēl kādu minūti, es gribēju tik ļoti dzīvot, vēl minūti, vēl es gribu dzīvot. Un es iekšā, es biju pilnīgi neticīgs. Dievs, palīdz man. Es iekšā, es nezināju, ka tāds Dievs. Es neticēju, bet es pats no sevi, ko Dievs? Es vispār neticu, kāpēc es tā saku Dievs? Man nebija kam, es saku Dievs. Es tā iekšēji saucu uz Dievu. Viņš man palīdzēja, es palīdzīju. Jā. Tas ir galvenais brīnums. Mēs esam evaņģēlijas sludinātāji, lai sludinātu Dieva dēla evaņģēliju. Dieva dēla evaņģēliju. Un Dieva dēls mūs aicina, Jēzus mūs aicina, un Dievs mūs aicina, lai mēs atkarojam šīs dvēseles, šos cilvēkus Dievam. Un kāpēc es šeit sludinu? Lai palīdzētu citiem manāk debesīs. Lai arī citi cilvēki būtu izglābti. Lai izglābtu mans brālis, lai izglābtu mani bērni, tas, kas tur smērķiet tagad zālī, tur skotiem. Tā, lai viņš būtu izglābts. Tas, ka manis māsītes, lai būtu izglābts, Aidas māsa, lai būtu izglābts, viņas mamma, viņas tētis, mēs sludinām, lai viņi būtu izglābti. Un mēs Aiga zvan un stāstīm atkaus un parunāsim par citām lietām. Aiga atkal viņiem stāsta. Nē, parunāsim par citām lietām. Lasa ābols, bībeles vietas. Pats lielākais brīnums ir, klausieties, ko atklāja Dievs. Ko atklāja Dievs? Klausieties, ko man atklāja Dievs. Vienu lietiņu, ko es pastāstīju. Tas ir stāsts par Kornēliju. Ziniet, Bībelē ir tāds apustuļu darbos, tas ir apustuļu darbos stāsts par Kornēliju. Cecerijā bija kāds vīrs vārdā Kornēlijs. Virsnieks, tā sauktajā Itāļu rotā viņš bija. Un tā ap 9. dienas stundu viņš parādībā skaidri redzēja Dieva eņģeli ienākam pie viņa un sakām uz viņu Kornēliju. Viņš redzēja, ienākam Dieva eņģeli, tā garā ir, un teica Kornēliju. To redzēdams viņš pārbijās un sacīja, kas ir kungs? Bet tas viņam atbildēja, Dievs ir pieminējis tavas lūkšanas un dāvanas. Un tagad uzmanīgi klausieties. Eņģelis ienāca pie viņa, pie Kornēlija, un teica, Dievs ir uzklausījis tavas lūkšanas. Un iedomājies, eņģelis, kas varēja pateikt evaņģēliju, viņš saka ko citu. Eņģelis nesāk sludināt viņam evaņģēliju. Eņģelis saka, ko citu, klausies, ko viņš saka. Viņš saka, tagad nosūti vīrus uz Jopi un aicina Sīmani, kam pievāc Pēters. Un klausieties, kas bija tālāk. Un viņš nosūtīja vīrus pie Pēteri, un Pēteris ienāca pie Kornēlija. Un kad Pēteris sludināja, klausieties, kas notika? Pēteris
Pēterim vēl runājot, svētais gars nāca pār visiem, kas šos vārdus dzirdēja. Lūk, ko atklāja Dievs. Dievs ko man atklāja? Ka Dievs pats nevar sludināt. Saprot? Eņģeļi nevar sludināt evaņģēliju. Šo privilēģiju Dievs ir uzticējis mums cilvēkiem. Un mums tas jādara. Nav vajag? Dievs mums to ir uzticējis. Cilvēkiem jāstāst. Tev no debesīm neviens eņģelis nesludinās evaņģēliju. Dievs no debesīm tev neskaitīs. Tev tas ir, mums tas ir jādara. Man, tev, visi mums. Tu vari sludināt, jau tev jāstāv šeit. Tu vari sludināt mājās, kaimiņiem, radiniekiem, draugiem, skolā, darbvietā. Un kā Pēteris runāja, saprot, svētais gars nonāca. Un kad eņģelis runāja, svētais gars nenāca. Saprot? Svētais gars nenāca, kad eņģelis runāja. Svētais gars nonāca, kad Pēteris sludināja. Kad Pēteris atvēra savu muti, svētais gars nonāca. Kad mēs te sludinām, tad svētais gars nonāk. Kad tu izēji uz ielu sludini, svētais gars nonāk. Man bija tā, es biju tikko jauns kristietis. Es braucu autobusā, es tālsot dzīvoju, es braucu autobusā. Es nezināju, tos Bībeli, nebija daudz lasījis, tikko es sācu par Dievu. Es tad iekāpu cilvēkam un viņam stāstu par Dievu. Es sapratu, ka jāstāst, man tad tā mācīja arī draudze. Un es tā nezināju, viss tās lietas, kas tur baigi jāstāst un kā pareizi. Pēkšņi es runāju, tā kā eņģeļi, tagad tādām gudrības tādu. Un sāk Bībeles pants citēt, ko es nekad nebija tā īsti zinām. Es nesaprotu, kurienes man tā bija. Es visu ceļu no Rīgas līdz tās ar viņiem runāju, viņi stāstīja tam cilvēkam, viņš klausies ar atklāstu muti, viņš pieņēma Jēzu, viņš nožēloja grēkus, pieņēma, es izkāpu ārā no to autobusu un ieju uz mājām un aizgāju man tas viss. Es domāju, kā es tad varēju, tad es vairs neko neatceros. Tas iedomājas Dievs tajā, caur tevim runāja, svētais gars. Pēc tam es gribēju kaut ko atcerēties, ko es tur gribēju citiem stāstīt, man vairs nesanāca. Tas tikai bija tad, kad Dievs tā nāca palīgā. Viņš ar tevi runāja, saprot? Tu pats nemaz... Es te citreiz runāju, es gribu kaut ko vienu runāt, man Dievs ir kaut ko citu liek te runāt. Un tā ir, kad Dievs nonāk. Pareizāga, kad Dievs, viņš runā caur cilvēku. Īstenībā, kad tu sludini Dievs ar tevi, tas svaidības Dievs ar tevi runā. Un vēl ko es gribēju pateikt, ko Dievs man atklāja, ka cilvēka glābšana, tad cilvēka glābšana, visu cilvēku glābšana, kas ir atkarīga no manis. No manis nodošanās, no mana upara, kāda uperes nes. Kā es atdošu savu dzīvi Dievam. Cilvēka glābšana ir atkarīga no manis. No katra ikviena, no tevis, no mums visiem cilvēku glābšana atkarīga. Nav vajag tā. Dievam vajadzīgi esam mēs. Viņš mums radīs, lai mēs darītu. Dievs no debesīm nevienu tevs draudz neatvedīs. Dievs, viņam vajadzīgi mēs cilvēki. Un es tev saku, mūžīga cilvēka glābšana, mūžīga dzīvība, svētā gara nonākšana atkarīga no tevis. No tevis. Ir atkarīga no tevis. Kā tu būsi nodevies Dievam? Pēters bija ļoti nodevies Dievam. Ziniet, kad Pēters pagāja garām, ar viņa ēnu cēla cilvēks, dziedināja cilvēks. Pareizāga Bībelē rakstīts. Viņš pagāja garām, viņa ēna aizgāja garām. Cilvēkiem invalīdi ratiņiem pēc cēlas kājās. Viņa ēna pagāja tikai garām. Viņam tāds svaidījums bija. Viņš bija tā nodevies Dievam. Viņš nodevies. Viņš pa īstam bija nodevies. Viņš maksāja cenu. Un ne jau tik. Viņi pie krusta beigās piestāja galvu uz leju. Kājām gaisā. Viņš teica, viņš nav cienīgs mirt kā Jēzus. Ar tā. Viņš apgriez, tā bija kaut kur pareizāga. Atkarīga tava kalpošana Dievam. Un tas, tā cilvēka glābšana ir atkarīga no tevis. Tā ir atkarīga, vai cilvēki aizies uz debesīm, vai būs mūžībā kopā ar Dievu, vai nebūs. Atkarīgi no tevis. Vai tavs mans brālis tiks uz debesīm, atkarīgs no manis. Vai Mārtiņš tiks uz debesīm, atkarīgs no manis. Cīnies par Mārtiņu, Aiga, cīnies. Lūdzu. Man mamma par maniem 15 gadus lūdzu. Es biju pēdējais bandīts. Mamma lūdzu, visi cilvēki teica, šitas jau
Ar šito nav vajag. Ko jūs lūdzat? Vispār. Viņam viens sliktāk paliek. Mamma teica, nē, viņam būs labi, viņš būs izglābts. Un viņš jau sludinās. Ko tu tur? Viņa netiek. Viņš tiešām, kā viņa pateica, tā arī viss bija. Mamma tad priecīgi, laimīgi. Un ziniet, kā no mums ir atkarīgi miljoniem cilvēku glābšana. Tūkstošiem. Tu zini, tūkstošiem cilvēku glābšana. Un tev ir atkarīgs, vai cilvēki ies uz ēli, uz šiem mocībām, vai viņi dosies uz debesīm, uz mūžīgo dzīvību. Viss ir atkarīgs no mums. No mums. No mūsu nodošanos, no mūsu kalpošanas, no mūsu upuriem, kā mēs ziedosim, kā mēs maksāsim cenu, kā mēs atdosim savu dzīvi Dievam. Tas viss ir atkarīgs no. Un tāpēc es arī tie, kas klausās, lai tie cilvēki dzird šo vārdu. Es esmu piedzīvojis Dievu, un es zinu, ka es nerunāju tā pa tukšumu. Tāpēc jau mana dzīve ir veltīta Dievam. Tāpēc jau es eju caur šīm grūtībām. Man var mest ar akmeņiem, saprot? Ja grib ar mest arī man ar akmeņiem. Un arī met man ar akmeņiem. Zinat, ka man met ar akmeņiem. Nu, ne jau fiziskā veidā, bet mani aizvaino daudzreiz, man kritizē, sliktas baumas izplata. Man bieži vien arī ļoti sāpīgi. Mēdz būt ļoti sāpīgi. Bet es zinu noslēpumu. Un es ar to noslēpumu dalos ar jums šodien. Tas ir tas noslēpums, kas dedēju. Es esmu nodevies Dievam, un es saprotu, ka cilvēku vai tiks uz debesīm ir atkarīgs no manis. Lai viņi būs mūžīgi dzīvi. Tāpēc es esmu nodevies Dievam. Es gribu, lai vairāk cilvēku uz tām debesīm. Man viņi žēl, ka viņi iet pazušanā. Man viņi žēl. Es tad esmu glābts, viss kārtībā, bet es nevaru dzīvot ar savu glābšanu, tikai priecāties par sevi. Man ir žēl tie cilvēki, es viņiem skatos, viņi ir forši cilvēki. Es skatos, viņi ir tik forši, jo foršāk nekā viens otrs kristietis tā liek. Tik forši viņi ir, zini, tie cilvēki. Tik mīgi, gribas viņus apmīt, un visiem gribas palīdzēt. Un tāpēc es sludinu, lai viņam palīdzētu. Un tāpēc es esmu nodevies Dievam. Lai cilvēki iegūtu šo mūžīgo dzīvību, lai iegūtu šo mūžīgo dzīvību. Tāpēc es eju uz priekšu un neskatos vairs atpakaļ. Kāds būs, es varu sludināt viens pats kaut kā, neviens var neklausīties, iziet uz ielu. Es zinu, ka kaut kā viens sadzirdēs un būs priecīgs. Es būšu priecīgs un sadzirdēs vēl un vēl. Jo, ziniet, kāpēc Jēzus nomira pie krusta? Ziniet, es vēl pateikšu, ziniet, kāpēc Jēzus nomira? Viņš nomira, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet tā būtu mūžīga dzīvība. Lūk, ko saka Bībele. Brīnumi un zīmes, ļauno garu izdzīšana, lāstu laušana, tie visi brīnumi un zīmes apliecina par patiesību. Patiesība par mūžīgo dzīvību. Tas ir tāpēc, jo Kristus nāca. Jo Kristus ir dzīves, mēs zinām, ka Kristus ir dzīves, un viņš ir uzvarējis nāvi. Un viņš arī darbojas šodien. Un tur, kur viņš darbojas, tur ir mūžīga dzīvība. Viņš dod mūžīgo dzīvību. Protams, svētais gars šeit ir uz zemes. Svētais gars dod liecību par Jēzu, svētais gars atklāja Jēzu. Un svētais gars palīdz cilvēkiem pieņemt Jēzu. Un katram mums vislielākā apziņa, un mums katram jābūt šī apziņai. Katram mums jādod atskaita. Kā mēs darām, kā mēs glābjam cilvēku. Jo mēs sludināsim. Mēs netiks sludinām. Mēs arī sludināsim Eiropā, brauksim pa Eiropu, sludināsim, nesīsim Dieva vārdu un ziedosimies šiem atmodēm. Un mēs iesim pa mājām, klauvēsim pie durvīm, kā Jehovas liecinieki gandrīz, tikai tā uzmanīgāk. Un lūksim, un cilvēki saņems dziedināšanu, cilvēki saņems dziedināšanu, mēs izdzīsim ļauns gars, mēs iesim cauri šiem spiedienam, iesim cauri atstumtībai. Varbūt mums lidos akmeņi, varbūt mūs nosūdīs mūsu tuvinieki, kas jau nosūd,
Bet mums ir noslēpums, pareizi. Mums var nosūta arī tuvinieki radi, bet mums ir noslēpums. Mēs zinām šo noslēpumu. Mūžīgā dzīvība. Un tā ir to vērts, pareizi. Tas ir to vērts. Tāpēc es eju uz priekšu. Tāpēc es eju mūžīgai, lai cilvēki arī nonāk mūžīgā dzīvē. Ne jau es viens, bet arī. Un tāpēc es varu izciest visu. Un es neapstāšos tāpēc. Jo Bībelē arī tur teica, un jūs dabūsiet spēku, ka svētais gars būs nācis pār jums un būsiet mani liecinieki. Tā rakstīts, ir Bībelē rakstīts, Apostoļu darbiem 1:8 rakstīts. Un jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums un būsiet mani liecinieki. Dievs dod svēto garu, ne jau tāpatās, lai tu kaut kā priecātos un stāvot, lai tu būtu Kristus liecinieks, lai tu liecinātu un sludinātu. Dievs dod svēto garu noteiktam mērķim, pareizai, lai tu glābtu cilvēkus. Un to mēs arī daram. Jā, un cits nekas neteiks, bet tas ir ļoti svarīgi. Man ir žēl arī tie cilvēki, kas arī to es arī gribēju šodien pateikt. Nākošais reizes būs turpinājums. Būs vēl viena ļoti svarīga lieta, bet tad, ja es šodien to stāstu, tad būs pa ilgu. Taču to es atlikšu nākošo reizi. Tā arī ļoti svarīga lieta, bet šitas bija, ko es šodien gribēju pateikt. Mums viss izdosies, pareizi. Kā es teicu, tev viss izdosies. Tu vari, tu esi uzvarētājs, pareizi.